Unimax darbnīca. Es esmu Toms Krusenska, un kopā mēs tagad izmēģināsim jaunu tehniku. Asi instrumenti ir priekšnoteikums tīram, ātram, mazāk noguļdinošam un drošākam darbam darbnīca. Pat viskvalitatīvākais asmens reizēm kļūst neas. Mazāk kvalitatīvs ātrāk, kvalitatīvāks vēlāk. Lielāko daļu asmeņu var veiksmīgi uzasināt, tas attiecas arī uz zāģa ripām. Kamēr vienkāršiem instrumentiem pietiek ar primitīvu roku asināšanu, diskiem ar lielu zobu skaitu un augstām precizitātes prasībām. Ir nepieciešams kāds palīglīdzeklis, piemēram, zāģa ripu asinātājs, lai nodrošinātu perfektu asinājumu. Uzturēšana un mašīnu un instrumentu apkope nav starp manām iecienītākajām nodarbēm, bet darbs ar labi funkcionējošām mašīnām un kvalitatīviem, asiem instrumentiem mani apmierina daudz vairāk nekā cīņa ar novārtā atstātu tehniku. Un arī laiku pa laikam. Mums ir jāpievērš. Tam nedaudz. Uzmanības. Lēti zāģu asmeņi ar mazām karbīdu plaksnītēm pat nav vērts asināt, jo pakalpojumu cena ir augstāka nekā jauna asmens cena. Papildus tam, ka šie asmeņi ilgi neuztur asumu. Darbs ar tiem ir skaļš un lēns, jo to apstrāde atbilst cenai. Tie svārstās un tiem ir lielāka berze. Es ticu, ka gandrīz ik viens reiz ir padavies izdevīgi piedāvājumu vilinājumam un darbnīcā ir kāds šāds asmenis. Ar savu zāģa asmeņu asināšanas ierīci jūs varat uzasināt arī tādus asmeņus, kuru asināšana pēc pasūtījuma nebūtu izdevīga. Tomēr nopietnākam darbam noteikti ir vērts ieguldīt asmeņus. Kvalitatīvāki materiāli apstrādē piedāvā daudz priekšrocību. Salīdzinot ar lētiem asmeņiem, darbs ar tiem ir visos aspektos labāks. Turklāt no cietmetāla karbīdiem izgatavotās plāksnītes ir ievērojami lielākas, tāpēc tās iztur daudzkārtēju asināšanu. Ja jums ir savs asināmais, jūs varat nešaubīties par asmeni iegādi ar lielu zobu skaitu, kuru asināšana citādi maksātu simtiem eiro. Bet pietiek ar teoriju. Izmēģināsim pašu asināmo gan uz lēta asmeņa, gan uz zīmola asmeņa ar kvalitatīviem asmeņiem. Asināmais tiek piegādāts izjaukts divās daļās. Vispirms jums ir jāpiestiprina pamatne galvenajai konstrukcijai, lai nostiprinātu asmeni. Stingru savienojumu nodrošina divas skrūves. Uzlieciet asināmā cieto čuguna pamatni ar komplektā iekļautajām gumijas kājiņām un pieskrūvējiet gultas pārslēgšanas rokturi. Pareizais slīpēšanas diska novietojums ir ar plakano virsmu vērstu pret motoru, tādējādi konusveidu virsma ir vērsta prom no tā. Ja asināmais, tāpat kā man, atnāk ar disku, kas ir uzstādīts otrādi, nav nekā vienkāršāka kā ar diviem atslēgām atskrūvēt stiprinājumu uzgriezni, pagriezt disku un uzgriezni atkal pievilkt. Tad atliek tikai piestiprināt zāģa disku, noregulēt asināmo. Papildus diska diametram jums ir jāpielāgo arī slīpēšanas leņķi, lai pareizi izveidot priekšējā un aizmugurējā leņķa slīpēju. Turklāt ir jāiestata atdure tā, lai visi zobi tiktu uzasināti vienādi. Visbeidzot veiciet pirmā zoba asināšanu, kuru varat atzīmēt, piemēram, ar spirta marķieri. Un, ja esat apmierināts ar rezultātu, turpiniet asināt pārējos zobus. Asināšanas laikā noņemiet tikai nepieciešamo zoba daļu. Ja noņemat pārāk daudz materiāla, jūs nevajadzīgi samazināt iespējamo asināšanas reižu skaitu. Un ir spēkā noteikums – labāk. Biežāk un mazāk, nekā retāk un vairāk. Zobu, priekšējo virsmu slīpēšana. Priekšējās virsmas tiek slīpētas. Ar slīpēšanas diska plakanu virsmu. Vispirms atlaidiet stiprinājumu skrūvi. Noregulējiet slīpēšanas diska asi horizontālā plaknē un pievelciet skrūvi. Atlaidiet citus stiprinājumu skrūvus. Un izvēlieties atbilstošu centrēšanas ielikni, kuru pieskrūvējiet. Ar ritenīti noregulējiet atbilstošu attālumu. Pakāpeniski pielāgojiet galvas attālumu un vadotnes un slīdes leņķus šādi. Slīdes ceļam jābūt paralēlam diska plaknē. Slīdes ir izstumtas līdz galam un griezējplāksnes priekšējā virsmā. Pilnībā saplūst ar diska plakni. Tajā pašā laikā tiek nodrošināta pietiekama atstarte no zāģa diska korpusa. Noregulējiet zoba priekšējā leņķi, kas var būt, piemēram, 15 grādi pozitīvi, 5 grādi negatīvi. Pievelciet visas skrūves. Ievietojiet disku. Padeves slīdņos tā, lai to varētu manuāli pagriezt. Ar mērenu pretestību. Pārbaudiet brīvu kustību un atdures slīdi un citu elementu stingrību. Izvelciet disku un ieslēdziet motoru. Pagrieziet zāģa disku tā, lai slīpēšanas disks būtu vērsts uz spraugu starp zobiem un pabīdiet slīdņus līdz atdurēm. Vieglītiņām piespiediet zoba priekšējo virsmu pie diska un noņemiet nepieciešamo minimālo materiālu daudzumu. Izbīdiet slīdņus un pārbaudiet asinājumu. Kad esat apmierināts ar rezultātu, iestatiet atduru uz cita zoba priekšpusi.
Pirmo uzasināto zobu atzīmējiet piemērotā veidā. Pagrieziet disku uz nākamo zobu un tā turpiniet asināšanu. Zobu izcīņu griešana. Slīpējiet muguras tikai pēc gala slīpēšanas. Muguru virsmas tiek asinātas ar konusveida slīpēšanas diska virsmu. Virsmas var būt ar dažādu slīpumu vai izkārtojumu. Pastāv taisnas mainīgas, vai, piemēram, trapecveida, un parasti tās mainās ik pēc viena zoba. Katrai šādu virsmu kopā ir nepieciešams atsevišķi iestatīt un asināt. Atskrūvējiet. Skrūvi un iestatiet slīpēšanas diska leņķi. Kamēr priekšējā leņķa iestatīšana ir precīza, muguras leņķa iestatīšana ir vairāk empīriska, un jums būs jāspēlējas. Gan ar visa gultņa, gan stiprinājuma sliežu pagriešanu. Turpmākais process ir līdzīgs iepriekšējam, tikai sliežu ceļš tiek iestatīts. Paralēli diska koniskās virsmas virzienam. Iegūto leņķi uz skalas varat atzīmēt, lai pātrinātu iestatīšanu nākamajā reizē, kad asināt to pašu disku. Tā kā slīpēšanas diska slīpuma as nav zāģa diska as plaknē. Pēc tā slīpuma jums ir jāpāregulē to savstarpējā pozīcija, proti attālums. Ņemot vērā, ka slīpēšanas diska abrazīvs ir dimants, tas spēj tikt galā arī ar augstas kvalitātes cietmetālu, proti sinterēto karbīdu. Līdz ar to papildus koka zāģa diskiem jūs varat veiksmīgi uzasināt arī disku stērauda griešanu. Tomēr esiet gatavi tam, ka tas būs laikietilpīgāks process, jo tiem parasti ir liels zobu skaits un arī atšķirīgi profili, tāpēc tiem ir vairāk virsmu, kas jāslīpē. Asais disks vieglāk iekļūst materiālā, tāpēc jums nav tik stipri jāspiež to griezumā. Tādējādi samazinās fiziskā piepūle un arī risks, ka roka varētu noslīpēt. Tāpēc darbs ar asiem instrumentiem ir pat drošāks. Noslēgumā vēlos piebilst, ka jebkura asināšana, kas ietver roku darbu, ir atkarīga no operatora pieredzes un prasmes. Tāpēc nezaudējiet drosmi, ja tas uzreiz nesanāk tā, kā jūs vēlētos. Ar nelielu pacietību un pat ar salīdzinoši vienkāršu asināšanas ierīci jūs varat sasniegt lieliski asus zāģu diskus.